sestdienas rīts, uz 11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automoto raidījums Numur 2. Šodien raidījumā biķernieku trasē ceļu satiksmes drošības direkcijas speciālisti bez maksas apmāca braukšanai slidenos apstākļos. Biķerniekos darbojas arī slēpošanas trase. Hidroneks – hidrauliskie savienojumi. Rallijam Sarma 40 gadu jubileja. Pagājušo nedēļu stāstījām par ceļu satiksmes drošības padomes sēdē runāto, lemto par to, kas tiks darīts, lai uzlabotu jauno autovadītāju braukmeistarību, jau vairākus, pulkākus gadus braukuši cilvēku braukmeistarību, it īpaši slidenos apstākļos. Bet pirmos svarīgos soļus jau pagājuši mēnesi un arī šomēnes spēr biķernieku kompleksā sporta bāze pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas iniciatīvas un notiek bezmaksas autovadītāju apmācība, konsultācija, braukšanai slidenos laika apstākļos biķernieku kompleksā sporta bāzē. Patiešām tādu autobraucēju atsaucību, kāda šobrīd, ja mēs pat plānojuši nebijām pašā sākumā. Uz šo brīdi, cik nedēļas jau strādājam un cik jau cilvēki ir pabijuši šajā te mācību stundā? Es gan to nosaucu par tādām praktiskām konsultācijām ar praktisku braukšanu. Tad uz šo brīdi būs 460. Katram braukt ar savu mašīnu, tā bez šaubām tiešām ir lieliska ideja. Cilvēks brauc ar to, ar ko viņš ir pieredzis. Vēl labāk man patikās tas, ka jūs nesēžat ne pie viena iekšā. Visi vienlīdz labi orientējās jūsu piezīmēs. Kā to var veikt? Katrā mašīnā tiek ievietot rācija iekšā, un tad viss šī komunikācija notiek par rāciju, ko dara pareizi vai nepareizi. Tad šīs korekcijas stūrēšanai, bremzēšanai, tad mēs veicam par rāciju. Daudz. Ir maldīgs priekšstats, ka ziemā sagriežot stūri, vairāk kā vajag, ir stabilāka mašīnas sajūta un jums stabilāk stūrējās mašīna. Tā tas nav, jūs par to paši pārliecināties. Jāpaļaujas tikai uz pašam uz to, ko viņš ir dzirdējis pirms tam tajā nelielajā teorijas. Lekcijā nosauksim to tādā ļoti koncentrētā veidā. Ja, un tad jātiek pašam galā vienam pašam mašīnā, izmantojot tikai savus spēkus un to, ko viņš ir dzirdējis. Kādus elementus jūs šeit piedāvājat? Pirmkārt, mēs ļaujam katram braucējam veikt tādu avārijas bremzēšanos ar 50 km/h. Tātad starts no vietas. Noteiktā vietā jāsasniedz 50 km/h ātrums un jāveic avārijas bremzēšanās. Vislielākā izbrīna ir tad, kad mēs no sākuma veicam demo braucienu ar mūsu mašīnu, ja, kur ir korekti 50 km/h, kur ir veikta ļoti tāda spēcīga avārijas bremzēšana, kādai viņai būtu jābūt, un tad visiem acis izplešās no brīnuma, kāpēc tā mašīna apstājas tik tālu. Vai viņš nebremzēja, vai kas tur notika? Ja? Ja jūs varat apstāties ātrāk, es būšu tikai priecīgs. Bet, kā brauc paši, tad jūs mietiņos iekšā? Tad ir stipri tālāk, jā. Bet tas ir tikai no tā pieredzes un iemaņu trūkuma, nekas vairāk. Stunda bez teorijas mācībām sāks arī to, ka mēs nopētam, kādas, kuram ir riepiņas. Jā, kamēr viens no mums stāsta par tām bāziskajām teorijas lietām, par tām braukšanas lietām, bremzēšanas tehnikām, par bremzēšanas tehnoloģijām, par ABS, kas tas tāds ir, un kad tas pedāls tirkšķi, un tas ir labi vai slikti, un kā darīt un rīkoties tālāk. Tikmēr mūsu kolēģi nomēra visiem dalībniekiem protektoru dziļumu, konstatēja rāģa esamību, ir vai nav, un pieraksta arī riepu ražošanas gadu, kas ir ļoti svarīgs faktors. Jā, es domāju, par šo tēmu mēs pastāstīsim nākamajā raidījumā, bet lielākā daļa ir raģu riepas vai bez raģu riepas vai vispār tādas riepas, kurām nevajadzētu būt jūs? Cik mums šobrīd ir šie statistikas dati, mēs arī viņus pierakstam, reģistrējam, jo tas ir diezgan interesanti veikt beigās šo analīzi. Tas šobrīd izskatās tā, ka apmēram 18 un plus 18 līdz 20% ir ražots riepas un 80% ir neražots riepas. Un cik procenti ir tādas, kuras nevajadzēja vilkt uz mašīnas? 10% automašīnas brauc šobrīd pa ceļiem, kuriem ir 4 un mazāk milimetru protektoru dziļums. Un 8 un vairāk gadu riepu vecums? Es teiktu tā, ka ar to riepu vecumu vēl daudz maz tā situācija normāla, jo apmēram 60% visas riepas, kas ir uz mašīnām konstatētas, ir ražotas 2010. gads un uz augšu. Un tikai 40% ir 2000. gads uz leju. Jā, mums ir bijusi, vecākā riepa 2001. gada. Īstenībā plasmas ripuls, man liekas, ir pat mīkstāks un jau labāk līp nekā šitien tā riepa. Uzspēlējā tādām
šaibām, tad, man liekas, tās tiešām labāk līp. Nu, redziet, cienītie auto tirgotāji, auto rezervētāji, riepu tirgotāji, šādas riepas, ja jūs pārdodiet, jūs jau reāli kādu sūtat uz mūžu mājām. Tā kā cenšaties to nedarīt. Filmējot šo skaisto mācību procesu, es nācu pie slēdziena, ka daži atbraukuši šeit ir vienkārši pārbaudīt savu zināšanas, jo tiešām pāris es redzēju, kas jau pirmo reizi apbrauc šķēsli bez kļūdām un principā varēja kāpt tiešām braukt mājā. Nē, tā gluži nav. Vienkārši mēs esam arī aptaujājušos cilvēkus, vai viņiem bijusi kaut kāda iepriekšēja pieredze ar kādām saskarsmē ar drošu braukšanas kādiem pasākumiem. Nē, nav. Viņiem vienkārši tas sanāk, viņiem iznāk. Viņi ļoti uzmanīgi klausās, ja? Uzmanīgi skatās, mācās no citu kļūdām, viņi brauc ar pirmo reizi un sanāk. Tādu gan ir ļoti maz, jāsaka uzreiz. Gribētu cerēt, ka neliels saliņš, sniedziņš un lediņš būs visu februāri, tātad varēs turpināt, jo bez šaubām Pēteris augšā ir autobraucējs, un viņš grib, lai cilvēki apgūst šīs vērtīgās zināšanas. Bedre, bet Jans taps vai ledus. Un ja mēs neatbrauksim, ko par to teiks skolotāji? Lūdzu, beidz, mīļais tēti, beidz taču spēlēties. Es nebaidos no nāves. Man būtu bail bez tevis un mammas. Ziemas prieki Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. Tikko beigušās šodien bezmaksas apmācības braukšanai slidnos laika apstākļos, un turpat blakām turpinās slēpošana. Tātad biķernieki, kas saka, rauj vaļā ar pilnu adevi. Jā, šogad biķernieki ir kļuvuši par īstu tādu Rīgas pilsētas ziemas centru. Jo daudziem varbūt braucot pa ielām liekas, tur melns asfalts, sliktākā gadījumā slidīgs, bet biķerniekos tiešām šeit ir īsta ziema. Sniega ir pietiek gan, lai mācītos braukt slidenos apstākļos, gan arī, lai kārtīgi paslēpotu. Trasa ir atvērta visu caur dienu. Trasa ir atvērta no agrā rīta līdz 9:00, līdz tam brīdim, kamēr tiek izslēgta gaisma. Protams, var jau slēpot arī pa pilnīgi tumsu, un daži varbūt tā arī dara ar saviem lukturīšiem, bet līdz 9:00 trasa ir apgaismota, līdz ar to šeit ir ļoti ērti arī pēc darba atbraukt, paslēpot svaigā gaisā. Sniegs ir patiešām labs, un biķernieku darbinieki ir daudz izdarījuši, lai saglābtu to sniega mazumiņu, kas šogad ir bijis, un trasa ir regulāri kopta, un tāpēc arī slēpotāji šeit labprāt brauc un izmanto šo iespēju. Cik šis prieks izmaksās slēpotājiem vienam? Vienam slēpotājiem tas prieks neizmaksā neko, tikai tik daudz, cik uzvilkt cimds un pielikt slēpes pie kājām. Šis prieks patiešām ir bez maksas. Biķernieku trasa pilda šo savu, es gribētu teikt, pat sociālo funkciju, ja, kas mums tiešām sagādā pašiem lielu prieku, un mēs to darām ar lielu entuziasmu. Biķernieku trasē darbojas arī slēpinoma. Tiem, kam pašiem savu slēpi nav, ir iespējas arī šeit slēpes iznomāt. Neskatoties varbūt uz to, ka sniega nav daudz, slēpošanas trase arī šogad ir sagatavota pilnā garumā. Tie ir apmēram 5 kilometri, kas vijās cauri mežam, un visi šie 5 kilometri ir apgaismoti. Ja par sniegu un par slēpošanu viss ir skaidrs, cik ilgi sniegs būs, tik ilgi arī būs slēpošanas trase biķerniekos, cik ilgi vēl notiksies šie kursi, semināri, apmācība par braukšanu slidenos apstākļos? Arī tas lielā mērā būs atkarīgs no laika apstākļiem. Katrā ziņā šo un vēl nākamnedēļ noteikti šie kursi notiks. Un pēc tam tālāk tad skatīsimies atkarībā no laika apstākļiem un no gribētājiem, no gribētāju skaita. Kā teica manas omītes laikos, meklējiet rakstos. Šodien jau elektroniskajos. Firma Provento piedāvā speciālus sūkņus dīzeļdegvielai un ūdenim, dažādas jaudas motorus lauksaimniecības un celtniecības tehnikai, vācu firmas Einhell rokas elektroinstrumentus un darba galdus, kā arī labas kvalitātes un pārbaudītas automašīnas no Eiropas. Ar mums būs drošāk. Provento!
Hidrauliskie un pneimatiskie savienojumi, zemspiediena un augstspiediena hidropievadu izgatavošana, hidraulisko cauruļu bezšūju locīšana, augsta kvalitāte. Firma Hidronex, 24 stundu servis Rīgā un Aizkrauklē. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Es nemaz nebrīnītos, ka lielākā daļa ļaužu domā, ka hidraulika tā ir tīri industriāla parādība. Nē. Tā tas gluži nav. Hidraulika iet plašumā, gan industriālajā jomā, gan arī sadzīviskajā jomā. Sadzīviskajā jomā mēs viņu sastopam mašīnās, sajūgi, bremzes, pat pie velosipēdiem ir hidrauliskās bremzes. Bet labi, ņemot vērā to, ka šī nozara plašās plašumā, nav ko brīnīties, kad šodien mēs esam jaunā latviešu uzņēmēja radītā uzņēmumā Hidronex, kas nodarbojas ar hidrauliku, kas starp citu, šodien es tikai uzzināju, latviešu valodā saucās šķidruma plūsma. Esam jauns uzņēmums Hidronex, strādājam hidraulikas un pneimatikas jomā, tirgojam savienojumus, hidropievadus, augstspiediena hidropievadus, zemspiediena hidropievadus. Uzņēmums Hidronex ir izveidots šogad, bet visi mūsu darbinieki ir ar 10 gadu pieredzi hidraulikas jomā. Mūsu galvenais sadarbības partners ir itāļu uzņēmums Vitillo. Vitillo uzņēmums ir diezgan unikāls ar to, ka viņi ražo gan armatūru, gan hidropievadus, tas ir šļūtenes, un nesen ir iegādājušies arī paši savu gumijas sastāvu ražošanas rūpnīcu, lai varētu labāk kontrolēt hidrošļūteņu kvalitāti. Hidrošļūteņu klāsts ir ļoti plašs, un mums atradīsies risinājumi gan lauksaimniecībai, gan mežstrādei, gan visiem tiem, kam būtu nepieciešama hidraulikas šļūtene. Es zinu, ka hidraulika un pneimatika plaši tiek pielietot arī pārtikas rūpniecībā, vai arī pārtikas rūpniecībā jums ir tiešām Eiropas certificētas visas tās šļūtenes savienojumi, trubiņas? Jā, noteikti. Atradīsies risinājums arī pārtikas rūpniecībai, gan augstspiediena šļūtenes, gan mums ir arī liels klāsts zemspiediena šļūtenes, kas ir paredzēts gan pārtikas rūpniecībai, gan dzelzceļam, gan ķīmijai, gan dažādām agresīvām vielām. Hidropievadu klāsts ir ļoti plašs un ir interesanti produkti, kādi nav citiem ražotājiem. Ir hidrošļūtenes, kas ir paredzētas zemām temperatūrām, ļoti augstiem spiedieniem, 700 bāru hidraulikai, īpašiem pielietojumiem, mazgāšanas iekārtām. Hidrauliskās iekārtas sastāv ne tikai no šļūtenēm un savienojumiem, ir komponenti dažādākie, gan filtri, gan sūkņi. Jā, protams, mēs varam piedāvāt visa veida sūkņus un hidromotors, jo mēs strādājam ar visiem lielākajiem Eiropas ražotājiem. Runājot par hidrauliku un eļļu, noteikti ir jāskatās par eļļas kvalitāti un arī tīrību. Eļļas tīrību, protams, var nodrošināt ar ļoti kvalitatīviem filtriem. Mēs esam uzsākuši sadarbību ar kompāniju MP Filtri, kas ir Eiropas ražotājs ar 50 gadu pieredzi. Jūs teicāt MP Filtri, bet man liekas, es redzēju šo te pašu nosaukumu arī ne tikai uz filtriem, bet uz dažādiem agregātiem un dzelzs izstrādājumiem. Jā, protams, šī kompānija ražo ne tikai filtrus, bet arī dažādas savienojošos elementus hidromotoriem un sūkņiem. MP filtru produktu klāsts ir gan zemspiediena filtri, gan augstspiediena filtri, atplūdes filtri, kas ir paredzēti lauksaimniecības tehnikai, industriālajai tehnikai un mežstrādei. Šajā kompānijā ir arī nodaļa, kas izstrādā un ražo eļļas diagnostikas un filtrēšanas iekārtas. Es skatos, ka arī eļļu jūs esat izvēlējušies tikpat nopietni un kvalitatīvu, kā jūsu pamatprodukciju šļūtenes un savienojums franču eļļa Totāla. Kādas vēl pakalpojumus jūs sniedzat, ja neskait tieši pašu šļūteņu, uzgaļu, savienojumu izgatavošanu? Mēs veicam arī klientam esošo hidrosistēmu diagnostiku, apkopi, servisu, remontus. Protams, ka veicam arī jaunu hidrosistēmu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu un arī turpmāk servisa apkalpošanu. Servisu un meistaru palīdzību parasti ir nepieciešama
Piektdienas vakarā, sestdienas, svētdien un pa svētkiem. Visbiežāk naktīs. Protams, mūsu darba laiks ir 8 stundas dienā, bet mums ir arī 24 stundu servis, kur jebkurā diennakts laikā mēs atbrauksim un sataisīsim jebkuru klientu hidropievadu kaut vai pa nakti. Šo pakalpojumu pašlaik mēs piedāvājam mūsu abos veikalos Aizkrauklē un Rīgā, un katram no tiem mums ir savs telefona numurs. Ja jums nepieciešams Hidroneks 24 stundas servis pakalpojumu, tad Rīgā zvaniet pa telefonu 2571 6919, Aizkrauklē pa tālruni 2571 8874. Tev tikai jāzina, ka saskaņoto paziņojumu var aizpildīt, ja viegli cietuši 2 auto, nav ievainoto, nav bojāta 3. personu manta. Auto nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. Vai tavā automašīnā ir saskaņotais paziņojums? Vakar, cienītie rallija draugi, rallisti, apkārt stāvošie un tam līdzīgi domājušie. Gribētu es teikt, ka šis kungs tikko nosvinēja 40 gadu jubileju. Jūs teiksiet, ka viņš izskatās nedaudz nopietnāks? Jā, viņš izskatās nopietnāks, bet 40 gadu jubileju viņš nosvinēja nevis sev, bet rallijam Sarma. Tātad Latvijas rallija leģenda Vilis Vilhelms Sniedzēns, Gulben. Pie rallija nonāca pavisam vienkārša veidā, kādreiz strādāja automātieru biedrībā, un Sarma ir dzimusi Raunas ielā Rīgā, ja? Tur bija tie pirmsākumi komandu rallis, kad visi braucam kopā, arī pats papravēja to. Kurā gadā tas komandu rallis, tā pirmā Sarma, kas Raunas ielā Rīgā tad dzima, kurā gadā tas bija? No kur līdz kuram gadam viņi? Tas bija 76. gadā. Un Man liekas, tu man teici, ka Ilzes un Kārļa, vai ne? Tas rallis arī bija 2 dienas, tas bija nakts rallis, ko arī šogad. Uz šogad mēs piekāpām atsevišķus ātruma posmus naktī. Komandu rallis. Tātad tie bija, parasti pamatā 3 žiguļi, kas brauca viens otram astē, milzīgā ātrumā, un lai viens otru saprast, kur atrodas, katram bija tāds milzīgs antenis ar sarkanu lampiņu galā. Es pareizi stāstu? Pilnīgi pareizi. Dažādas bet bīstams pasākums. Kas bīstams? Viss ir bīstams. Arī šaha spēlēt ir bīstami. To jau Cauni teica, ka šaha laikā, ja tu aizmies, var uz lēģņiem acis izdot. Un tā tad no 1984. Gada Sarma ir Gulbenē. Matemātiski sanāk tā kā kļūdiņa. 41 gads. Jā, bet pagājušā gadu mums tas dienš nebija atvēlējis to laiku, tad mēs uztaisījām mazu pārtraukumu. Tātad 40, precīzi 40 rallija Sarma Gulbenē. Jā, palika 27. jā. Un visi kopā ar Vilhelmu Sniedzēnu. Visi kopā, esam pazīstami. Bet tā nabadzība, ar ko ir jākuļās, lai šito dabūtu cauri, vai kaut kur nepiegriežās kādai? Kas ir nabaks? Ka tev nekā nav galvā. Tas ir nabaks, vai ne? Ja? Mums jau ir tā, sakarā šiem 2 ātrumraļļiem, ja? Gulbis Sarma ir tāpat kā ar visu to, ko mēs dzīvojam. Ja? Vasarā ir Jāņi, ziemā ir Ziemassvētki, ja tā arī mums nav vasaras uz ziemu un otrādi. Ja? Sarma ir bijis dažādos ziemas laika apstākļos. Ir tādas bargas ziemas bijušas, kad sniega kupena ir pāri visam ceļam, un tur braucams viņš nav izņemot traktoru tehniku. Ar to jārēķinās. Varētu teikt tā, ka man ļoti patika 13. gada Sarma. Tas skaists saulēts laiks Sarma. Jo šis vārds Sarma ir tāds gana īpatnējs. Ja tur ko tik man nav piesaukuši, brūtes un tā draudzenes un tā tālāk. Ka tev tādas ir bijis. Jā, prot, bet kuram gan viņi nav bijis. Jā. Un tajā pašā laikā, ja, Sarma ir tāds zināms laika periods ziemā ar zinām augstumu, zinām mitrumu procentu. Tad, kad kokos parādās viss tas, kas ir vizuļo, ja, tad ir riktīgā Sarma. Ja.
Tāda riktīgākā sarmakos, tad pēdējā laikā, var teikt, pēdējos 10 gadus atceros, tiešām bija 13. gada sarmaka. Patīkams laiks, nez augsti, nez silti, vai nebraucējām arī, un tā sarmaka, tāda arī tā bija. Ziemas rallījām ir vēl viena priekšrocība. Pēc vasaras rallija ir diezgan pamatīgi kapitāla ieguldījumi savest apakaļ ceļas kārtībā. Šeit, ja ceļi ir sasaluši, ko tu tur daudz vedīs apakaļ? Jā un ne. Pie šiem ceļiem ir ļoti, ļoti nopietni jāpiestrādā. Ja es pie ceļiem nepiestrādāsiet, nebūs kuru braukt. Ja, šur tur puiši, tur kaut kur nedaudz tikai pie tās zemes virskārtiņās, ja, tad pie dažos 10 metros. Bet mēs strādājam arī visu laiku, kopš uznāca sniegs, tad visa trase bija iesaldēta vienā leduvainā. Ja? Un reiz ar to pašu arī šīs špūres, nekur man distance neparādījās. Jūs jau noteicat to manu vecumu par tiem 40 gadiem, ka it kā varētu būt tas un šitais. Šie pasākumi jau neļauj arī novecot, bet ņemot vērā to, ka ir jāmāk iesākt un ir jāmāk arī laikus noiet no skatuves. Ja? Tāpēc... Bet palikt turpat tās aizkulisēs? Kaut ko parūkt, ja neko citādi. Ja? Bet katrā ziņā man ir nopietna, man te pat dienās bija nopietna saruna ar Stepanovu kungu, tad mēs abi esam vienādā situācijā. Ja? Varbūt pateiksim, ka Stepanovu kungs, tas ir Gulbenes novada domas priekšsēdētājs. Jā, mēs vienādā situācijā. Tu taisies iet pelnītā pensijā, es arī. Bet, lai mēs aizietu viens un otrs prom no tā darba, vajag maiņu. Es nezinu, kā tev ar to maiņu ir, cik saprotu, es nopietnu maiņu gatavo sev. Es arī, man jau tā maiņa jau ir jūtama, ko jūt autobraucēji. Jā, pazīstam, tad Jānis Daumans Daina, tad 3 celmlauši, kuri varēs cīnīties. Cik gadus bija starptautisks rallis sarma? Pie mums jau brauc tie, es nevienu sportistu neuzpērku. Atbrauc no turienes tev to. Nē, mums nav tā. Ja brauks, lūdzu, mēs tev labprāt sagaidīsim, palīdzēsim tev atrast naktsmītnes un tā tālāk visādā veidā, ko var atļauties, ja? Kas ir atkarīgs no mums. Visu, ko varam, mēs liekam darbā sirdi, cik var. Ja? Tev, lai jebkurš darbs sanāk, atceries to dari kā priekš sevis, tad arī tauta tev ir cienīgs un tu būsi savā vietā. Ja tu darīsi tikai tā, lai pelnītu naudu no šiem pasākumiem, tad nekas tu nesanāk. Viņš pēc gada 2 ir. Vili, vai rallī var nopelnīt naudu? Muļķības. Izdod gan. Jā. Izdod gan, jā. Vai rallijas pilsētai novadam, tas ir plus vai mīnus? Es domāju, ka labums viennozīmīgi ir. Nervozitāte ir organizatoram. Būs sniegs, nebūs sniega, būs piesalis, nebūs. Protams, kad mēs arī drusku uztraucamies par tiem ceļiem, jā, kur brauc ir sevišķi ātruma posms, bet neizmirstiet, ka tā ir Gulbenes novada reklāma. Caur šīm sacensībām pie mums brauc ļoti daudz cilvēku, interesanti, kuri skatās, bet viņi atbrauc ne jau uz Ventspili, atbrauc uz Gulbeni, un pa Gulbeni attiecīgi arī redz, domā, žēl, ka no vienas puses tas ir ziemā. Vasarā jau mēs vēl skaistāk izskatāmies, ja? Tā kā es gribu teikt, ka tur ir vairāk plusu nekā mīnusu. Nākošajā sestdienā automoto raidījumā numur 2. Droša braukšana ziemā, kādas riepas drīkst lietot un kādas kategoriski aizliegts. Ceļu uzturēšana ziemā, melnais ledus un preventīvā kaisīšana. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas informē, par ko automoto raidījums numur 2 stāstīja pirms 10 gadiem. Rallijam Sarma 30. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.